Tā, šodien parunāsim par dīzeļiem, precīzāk sakot, par moderniem dīzeļiem. Uzreiz varu teikt, ka video laikam būs diezgan galēcīgs, jo šī tēma nav diezgan interesanta, bet varbūt kāds kaut ko, teiksim tā, interesanti atradīs šajā tā visā. Es tā ceru vismaz, ja. Šī tēma par dīzeļu atgāzes sistēmām mūsdienās ir ļoti, teiksim tā, aktuāla, jo, kā visi zina, droši vien jau CSDD sākot ar sākot ar 2025. gada sākumu, laikam, sāks pastiprināt, teiksim tā, čakarēt dīzeļa īpašniekus. Varbūt tur ne veco dīzeļa īpašnieks, bet, atceros, tur laikam bija, katrā ziņā, jā, jauno dīzeļa īpašnieks, tieši uz to, ka pārbaudīs, vai ir darbojošs DP filtrs. Jā, un tad jā, principā, cilvēkiem, kuriem nestrādās DP filtrs, būs, teiksim tā, smagā finansiālā situācijā, jo, kā visi zina, droši vien, ka DFF nemaksā to mazāko naudu. Jā, un tad konkrēti šodien, par ko mēs runāsim? Mēs runāsim par, vispār, jā, gribēju piemetināt to, ka šodien zīmēšu, kā visi zina, vizuālā informācija paliek galvā labāk, kā vienkārši tukša muldēšana. Tāpēc varbūt, jā, centīšos jums, teiksim tā, vienkāršā veidā uzzīmēt, kā strādā moderno dīzeļu izplūde, jā, teiksim tā. Šodien tieši runāsim par Euro 5, jā. Euro 5 un Euro 6 dīzeļu izplūdes sistēmām. Kāpēc? Jo šīs sistēmas skaitās pašas modernākās sistēmas. Līdz ar to, jo lielāks eiro cipars, jā, jo sarežģītāka sistēma. Principā, jo mazāks cipars, jo mazākas ir tās pielaides, izmešu. Teiksim tā, normas ir augstākas, un attiecīgi, jo augstāks eiro cipars, jo izmešu pielaides ir mazākas. Labi, nekāds mākslinieks es neesmu, bet, centīšos jums tā, teiksim tā, uzskatāmi uzzīmēt, kā strādā moderno dīzeļu izplūdes sistēma. Tā, sāksim ar to, kā mums ir motors. Jā, motors. Motors, jā. Tātad, kas notiek, jā, kamēr dīzeļa motors strādā? Mums izdalās galvenokārt 4, teiksim tā, galvenās izmešu grupas. Tātad šīs te grupas saucās šādi te PM, kas mums ir, mums ļoti labi zināmais kvēps, mellais dūms, ja kā saka. Kvēps. Tātad tas ir pirmā lieta, jā. Otrā lieta, kas mums izdalās, ir NOx. Tātad NOx, kas mums ir slāpekļa oksīds, tas ir kaitīgs dabai. Visi viņi cenšas ierobežot. Viņš, principā, tur rada kaut kādas skābos lietus pasaulē. Un, katrā ziņā, jā, nav veselīgs priekš cilvēkiem un kaitē, teiksim tā, gaisa kvalitāti bojā. Līdz ar to, jā, tas mums ir indīga gāze, ko visi cenšas samazināt. Tā tas bija otrais. Tad trešā lieta mums ir CO, kas mums ir tvana gāze, jā, gan jau, ka visi zina, tvana gāze, jā. Principā, ļoti indīga gāze, bez smaržas, bez garšas, jā, un, kaut kāda, piemēram, pirtiņa mēs tur, jā, ieejam iekšā un tur, nezinu, aiztaisīts ātrāk, pārāk cietas kurstens, tad jā, tvana gāzes tur, principā, cilvēks reizē pie diviem.
Un tad 4. lieta mums ir HC, kas ir nesadegusi degviela. Jebkurā gadījumā motoram strādājot degvielu 100%, jebkurā gadījumā nevar, teiksim tā, pilnīgi sadedzināt. Līdz ar to mums vienmēr paliek HC, kas ir, jā, nesadegusi degviela. Tātad pirmais filtrs, kam visi šie te kaitīgie 4 izmeši iet cauri. Pirmais filtrs, jā, zīmēšu. Pirmais filtrs mums ir tūlītiņās. Pirmais filtrs mums ir DOTS. Tātad, ko nozīmē DOTS? DOTS nozīmē Diesel Oxidizing Catalytic. Principā DOTS ir tas pats katalizators, kas benzīna dzinējos, tikai priekš dīzeļiem. Tātad, ko DOTS dara? DOTS neutralizē no šīm 4 divas lietas. Tātad, pirmais, ko viņš neutralizē, ir CO. Un pirmais, ja. Un tad otrā lieta ir tā HC. Tātad tona gāze un nesadegusī degviela. Vispār lai visa izplūdes sistēma, teiksim tā, kvalitatīvi neutralizētu visus izmešus, sistēmai jābūt uzkarsušai. Principā, kamēr sistēma nav sasniegusi savu darba temperatūru, atgāžu neutralizēšana, principā varētu teikt, ka notiek vai nu ļoti mazā līmenī, vai viņa nenotiek vispār. Jā. Tāpēc, jā, jebkurā gadījumā visai sistēmai svarīga ir temperatūra. Jā, ļoti svarīgs aspekts. Tātad, jā, šīs tā gāzes, tad ķīmiskajā, ejot cauri šīs gāzes ķīmiskā procesā, viņas neutralizējās un viņām paliek pāri principā 2 lietas, CO2 un H2O. Ja. Kāpēc visi tagad sacepušies par tiem elektroauto, ja? Baigā popularitāte. Ja? Tāpēc, kad redzēt, rodās CO2, it kā teoretiski nekaitīga gāze, bet CO2 mums, kā zināms, rada tā šaučamo siltumnīcas efektu, ja. Un, notiek globālā sasilšana. Tāpēc, kad mūsdienās visi grib atteikties no iekšzemes dzinējiem, jo visi iekšzemes dzinēji, jau visi izplūdes sistēma labi strādā, viņi rada ļoti daudz CO2. Bet, principā CO2 skatās ir teoretiski nekaitīga gāze. Tad tā, pirmās 2 lietas mēs esam neutralizējuši. Jā, tad radās CO2 un H2O, H2O ūdens, domāju, ka visi zina formulu. Tātad, jā, šīs gāzes tagad ir pirmās 2 neutralizētas. Tātad, nākamais filtrs, kam iet cauri izplūdes gāzes, ir visiem zināmais, manuprāt, jā, DPF. Tātad, ko nozīmē DPF? DPF nozīmē Diesel Particulate Filters. Jeb latviski tas būtu dīzeļa kvēpu filtrs. Jā, principā tā viņš saucās. Tātad mēs šīs 2 gāzes neutralizējam, kas mums palika pāri šīs kvēps un NOx. Tātad tālāk mums gāzes izgāja cauri šiem filtram. Mums palika PM, jeb particulate meter, kas ir kvēps. Otrais mums vēl ir palicis NOx, slapekļa oksīds, ļoti kaitīgs veselībai. Visi grib atbrīvoties no viņa. Pastāstīšu tālāk, tad kā no viņa atbrīvoties, bet jā, tad tālāk atkal šīs gāzes tad iet cauri. Protams, šīs arī, bet tās pagaidām vairs neapskatīsim, nav svarīgi vairs pa viņam runāt. Gāzes iet tālāk cauri. Un tad, mūsu skaistais kvēps, teiksim tā, ieķerās, ja, šajā te DPF filtrā, un tur arī
uzkrājās, teiksim tā, ja. PM, tātad kvēps viscaur saķerās DPF filtrā un tur krājās. Līdz ar ko mums tālāk paliek tikai viens kaitīgais izmesis, kādreiz pareizi izrunāt vispār, labi. Labi, ierakstiet komentāros, nezinu, kā pareizi izrunāt. Tātad mums paliek vienīgais, kas mums paliek slāpekļa oksīds jeb NOx. Tad tālāk, trešais filtrs, kas mums ir, tas mums ir, varbūt netik visiem zināmais, ir SCR, kas nozīmē angliski Selective Catalytic Reduction. Latviski tas būtu kaut kā tas būtu latviski. Selektīvais katalītiskais filtrs, laikam tā, jā. Labi, nav svarīgi, kā viņi tur baigi sauc. Svarīgi, ko viņš dara. Tad mums nāk, droši vien visi dzirdējuši par tādu sistēmu kā, ne sistēmu, bet šķidrumu, teiksim, AdBlue, ja, AdBlue. Tātad, ko dara šis te, teiksim tā, šķidrums? Starp citu, jā, tas šķidrums sauc arī par DEF. Varbūt arī tādu būtu kādā esat dzirdējis, ko nozīmē DEF. DEF nozīmē dīzel, kā tur bija. Dīzel exhaust fluid, jā, pareizi. Kas latviski būtu dīzeļa izplūdes šķidrums. Tad jā, mums ir AdBlue, jā, AdBlue šķidrumiņš. Viņš tāds smirdīgs, jā, smird pēc amoniaka. Ko viņš mums dara? Viņš mums iet caur vadības bloku, kaut kādu ne dīzeļu, bet SCR vadības bloku, kas mums attiecīgi šo te AdBlue noteiktā brīdī dozē iekšā šajā te vietā starp kvēpa filtru un starp SCR filtru. Tātad, ja viņš iedozē ik pa laikam AdBlue iekšā, AdBlue formula, neatceros tagad no galas to formulu, bet ko dara AdBlue? Saskaroties ar karstumu, viņš veido divas, neteiksim, ne gāzes, bet vielas. Tad pirmā viela ir NH3, kas mums ir, principā, amoniaks, jā, tāda smirdīga gāze, ožamais spirts, jā, kaut kas līdzīgs tam, pirmā. Un otrā mums ir CO2, atkal CO2, jā. Kāpēc sakam, ka daudz ražo CO2? Tāpēc, ka mums visur izdalās CO2, jā. Tad, principā, AdBlue šķidrums saskaroties ar, tā, teiksim, ļoti karstu gaisu, sadalās divās vielās, amoniakā un CO2. Tā, par CO2 tagad mēs aizmirstam. Ko mums dara amoniaks? Tātad NH3 amoniaks saskaroties ar NOXu un ejot cauri šim te SCR filtram, jā, notiek ķīmiskā reakcija. Un mums tad no NOXa paliek pāri, principā, kas mums paliek pāri? Mums NOX kopā reaģējot ar NH3, mums rodās N2, kas ir slāpeklis, nekaitīga viela, plus H2O, ūdens, ja? Tad, principā, sanāk tā, kad mums visa gāze neutralizēts, bet mums paliek vēl viens filtrs, ja, modernajos dīzeļos, ko sauc par ASC,
ASC, ko nozīmē, tas nozīmē amonijā slip catalytic. Latviski tas būtu amonjaka saķērēs, nezinu, tālākam, grūti teikt tā, ja. Viņa galvenā doma ir tāda, ja, šis te ķīmiskais process, kas mums notikās, mums pastāv iespēja, ka mums paliek kaut kādā mazā daļā, ja, pāri neizmantotais amonjaks NH3. Un tad attiecīgi šī filtra uzdevums ir noķert šo te NH3 un ķīmiskā procesā viņu neutralizēt. Līdz ar ko esam izgājuši cauri visiem filtriem, un tad mums nāk ārā, ja, skaisti smuki dūmiņi, balti, zili, ja turbīna mums sačakrēta, tad zili. Nāk mums principā ārā tīrs gaiss, nu kā nosacīt tīrs, ja. Nāk ārā slāpeklis, nāk ārā CO2, nāk ārā H2O. Kas vēl mums nāk ārā? Laikam ar visiem. Tad šīs te 3 lietas. Nu, un tad, protams, tur ir nav iespējams 100% neutralizēt visas gāzes. Protams, ka tur ir kaut kāda nosacīta daļa ar kvēpu, nosacīta daļa tur ar, nezinu, sēru un visādām citādām piedevām, jā, bet tad galvenais uzdevums ir te ar šo te visu sarežģīto, teiksim tā, dīzeļu sistēmas palīdzību iekļauties šajās te eiro 5, eiro 6 normās. Tad mums vēl nāk čupa ar dažādiem sensoriem iekšā šajos te filtros. Bet, nu, ja es vēl par tiem sensoriem runāšu, video būs baigi garais. Es domāju, tagad jau viss ir gan jau aizmeguši, jo es te muldu visādas stulbas lietas, jā, nevienam gan jau ka neinteresē, bet, nu, varbūt kāds atradīsies, kuram arī interesē. Es ceru, jā, sadāk, es te vienkārši 17 minūtes tagad muldu, bezjēdzīgi kaut ko te stāstu, jā. Jā, tad šis te ir tas, teiksim tā, moderno dīzeļu izplūžu gāžu neutralizēšanas princips, jā. Jā. Tā, ko vēl es gribētu pieminēt? Jā, tad galvenais, jā. Šim te visam procesam galvenais ir temperatūra. Ja nebūs temperatūras, principā nekas no šī te visa nenotiks. Tāpēc arī principā AdBlue dozēšana notiek tikai tajā brīdī, kad ir sasniegta attiecīgā temperatūra, kā arī šis te DOTS, ja, katalizators, ja, dīzeļu katalizators strādā arī tikai tajā brīdī, kad ir sasniegta noteikta temperatūra. Nu, DPF laikam gan strādāja kurās temperatūras diapazonos, tur nav svarīgi, ja, te kvēpi kurā gadījumā ieķerās, bet arī ASC, ja, amonjaka savācējs, tas arī strādā tikai noteiktās temperatūrās. Nu ko, ja jums kaut nedaudz, ja, patika šis video, iemetiet laiku. Ja būs interese, tad varu pastāstīt arī konkrētāk par to, kā, teiksim tā, notiek DPF, šī te kvēpa filtra reģenerācija. Varu pastāstīt arī par sensoriem, kas nāk iekšā katrā filtrā, ko viņš dara, kā viņi domāti, ir labi vai slikti, un tā tālāk, ja. Labi, tad šodien viss, jā. Ceru, ka kaut cik jums vismaz patika, jā, jo, nu, šīs, jā, nav diezko interesanta tēma, bet, nu, kā ir, tā ir. Labi, tā.